1, 2, 3. I wanna be a lesbian, songs are really bad, because Zimbabwe's so far away. I wanna be on the cover of lesbian magazines, smiling next to Hermie and the Queen. Sveiki visi! What's your name? Honeybee. What's your name? Real name? Shivana. Gribu jums kaut ko pateikt. Uzmanību. Okay, go. Elita ir Liska un jums Vina ir Jamil. Awesome! Dzirdējāt visi? Elita ir lieliska un jums viņa jāmīl. Say hi to Latvia. Hi Latvian. Latvia. Latvian. Do you want to say anything for Latvia? We have the same shorts. Oh yeah, we do. Awesome. Thank you, Honeybee. You're welcome. Tas ir tīzli. Kam vajag mammīti? Mēs visas esam mammītes, es arī. Man vajag manu mammīti. Man vajag manu mammīti. Čau. Jā. Mēs esam klāt. Klausies, nu. Es tev gribu kaut ko parādīt. Jā, čau. Kāds tā? Veiktā un sēdien. Māsteigums! Čau, man vieta! 10. februāris, ceturtdiena, Turcija, netālu no Jālovas. Šādi dzied un aicina uz lūgšanām katru dienu apmēram 5 reizes dienā. Tas viss process sākas 6 no rīta un ir diezgan kainošs. Un tas nav ieraksts, tā notiek dzīve, jā. Izbaudīsim! Nā, laikam viss. Nokavēji. Es šobrīd atrodos Spānijā, tikai nevis Spānijā, Eiropas kontinentā, es atrodos Āfrikas kontinentā. Respektīvi pašā Āfrikas ziemeļu galā. Un mēs esam pavadījuši šeit 3 burvīgas, lieliskas dienas. Kāda projekta ietvaros? Grundtvika projekta ietvaros mēs šeit esam padzīvojuši. Un ir pieredzēts ļoti daudz. Redzējām muslimaņu sievietes un bērnus un kā viņiem traki ir. Tagad mēs brauksim skatīties, kā uz Marokas, Spānijas robežas sievietes. Ļoti dievas sievietes aptinās ar visādām drēbēm un visādām mantām, lai ietu pāri robežai. Tā ir viņa ikdiena. Un tas ir, drausmīgi, tas ir tik jocīgi, kā divas tik ļoti tuvas valstis ir tik nenormāli atšķirīgas ar dažādām kultūrām, ar Reliģiju. Nabadzību, reliģiju. Tas ir ļoti drausmīgi. Viss tā jocīgi. Sajūtas jocīgas. Bet jā. Bet izlasot grāmatā vai kādā avīzē, vai šīs sajūtas būtu tik spēcīgas kā šobrīd? Nē. Esot visu vietu. To nevar vārdos izstādīt, to nevar vārdos aprakstīt, to nevar redzēt pa televizoru. Tu redzi tur TV netā, kad jau rakstīts, ka Eģiptē ir demonstrācijas, Lībijā demonstrācijas. Labi, demonstrācijas mēs neredzējām, bet mēs redzējām ļoti lielu nabadzību un Kas pilnīgi... Un tas ir skumji, ka tu tur ej un viņi uz tevi skatās viņi skatās uz tevi un domā, droši vien, ja es būtu tādi kā viņi, vai es būtu laimīgāks. Tur jau tā lieta, vakar mēs viņiem pajautājām, vai jūs esat laimīgi? Viņi teica, jā, bet vai mēs rietumu pasaulē cilvēki esam laimīgi? Kas ir laime? Kas ir laime? Katram savs. Viņi ir laimīgi par to, ka viņi var izdzīvot un kaut vai nopelnīt to mazumiņu un pabarot savu ģimeni, bet mēs esam laimīgi, ja mums ir jauns džips vai māja Jūrmalā vai ar māniju apģērbs. Ar māniju, vai jā. Māna apģērbs.
laime ir tāds relatīvs jēdziens. Drīzāk kaut kāda rietuma Eiropas sabiedrības stereotipi. Stereotipas, pilnas un mantkārība. Bet viss iet uz labi. Ļoti labi, jo īstenībā, ka tu redzi un tu pēc tam novērtē, kas tev ir tālāk. Nu, tiekamies Malagā? Tiekamies Malagā vai arī ātrāk, lai nofilmētu sievietes un esam pāri visās lietas. Jā, pareizi. Čau! Mēs bijām ļoti lielisku nedēļu pavadījām Gdaņskā. Nopietni? Jā, bija tāda poša konference, bija daudz sabraukuši sīki jaunieši. Bija ļoti interesanti, bija baigi poši. Es pirmo reizi braucu ar mašīnu tik tālu. Tā kā ir ļoti liels piedzīvums. Pastāst lūdzu traiskākos momentus no šo dažu dienu pasākumā. Traiskākais moments. Whenever you're ready. We decided that in democracy everybody is equal. Everybody has equal rights. Everybody has born equal. There are no separation in levels. So the child of the president is as equal as the child of my dogs. Okay, 20 seconds. Īsti neatceros. Lasījusi, bet te notika gladiatoru cīņas. Biju pārliecināta, ka šeit būs arēna. Kristīna, tu vari man interviju pafilmēt? Jā, droši, lūdzu. Respektīvi, man likās, ka šeit būs arēna, bet šeit viņas nav. Tā nav arēna Rīga. Man īsti nav nejausmas, kur notika tā cīņa ar lauvām. Iespējams, ka te virsū bija tāds tā kā paklāja veidīga grīda. Tur reku sākumiņš jau var redzēt, tev arī kaut kas. Nu, lūk, un kaut kā jau tur kaut kas notikās vispārīgi. Nu, skumji jau, ka tur kādreiz sita tos cilvēkus nost un tā, un dzīvniekus sita nost. Bet, kas ir interesanti, šo visu uzbūvēja cilvēks. Ar savām Cilvēks ar savām rociņām, kājiņām, sviedriem, dzīvībām. Lūk, vergi to izdarīja, vergi. Mīlestību, jā. Izdarīja to vergi. Tālūk, tā Itālija interesanti. Tāda veca māja šeit ir. Vecas drupas. Pati māja ir ļoti veca. Ļoti veca, jā.